Sveiki! Šodien mēs jums pastāstīsim par mūsu mīļākām rotaļlietām, ko mēs dievinājām, kad bijām mazi. Vai ne, Dagni? Tieši tā. Bet vai būtu interesanti tāpat viens stāstīt? Es domāju, ka nē. Un ko mēs varētu izdomāt, lai mūsu skatītājiem būtu interesanti? Es domāju, ka mēs varētu atgriezties savā bērnībā. Jā, tā ir ļoti laba doma. Mēs centīsimies. Ar priekšu! Sveiki! Un mēs atkal esam atpakaļ, tikai tagad mēs esam nedaudz mazas. Un mēs atradām mūsu mīļākās rotaļlietas, lai pastāstītu jums. Šo lācīti sauc Tedijs. Tedija. Jo viņa ir kleitļa. Viņa bija mana mīļākā rotaļlieta kopš 2002. gada. Es nezinu, kāpēc man viņa patika. Viņa ir tik maza un es viņu vienmēr varēju paņemt līdzi. Tas ir galvenais iemesls. Vai cik liels un smuks dzeltens sunīts. Kā viņu sauc? Viņu sauc dzeltenais suns Džeks. Kāpēc viņš tev patīk? Kā tev liekas, kāpēc viņš tev patika? Es nezinu, man patīk dzelteni un zaļi pārklājums. Viņam ir ļoti liels acis. Viņam ir ļoti liels, izteiksmīgs, jautrs acis, kuras liek pasmēt. Un kopš kura gada viņš tev ir? No 2001. gada, no 1 gada vecuma. Jā, tas ir ļoti labs draugs. Kā saka, suņi ir uzticami draugi, kas vienmēr tev ir blakus. Lai arī cik jautri būtu un palikt mazai, tomēr mums ir jāatgriežas nākotnē. Mums ir daudz pienākumu, kurus mums ir jāpild. Turklāt rīt jau uz skolu. Aiziet, Eliņa. Aiziet, Dagni! Jops, kur mēs esam? Kostīms. Man arī protēzes izkrita. Var pārāk tālu nākotne. Aiziet! Dagni, šitā arī ir pārāk ātri. Pēc mūsu aptaujas secinām, kad meitenēm bija vispopulārākie lācīši vai dažādi citi dzīvnieciņi un lēlas, bet puišiem tās bija mašīnas un dažādas tehnikas. Paldies par uzmanību!